Ja kāds šito ziņu dzird, es esmu kaut kādā, es redzēju, to sauc par Z planētu, un es nezinu, ko tas nozīmē, bet, ja kāds šo ziņu dzird, lūdzu, atbrauciet man pakaļ. Labi, no jēgas, neviens man tāpat nedzird. Labi, laiks kustēties. Neticam, te ir arī mājas. Labi, es paskatīšos, ko es varu te atrast. Te noteikti jābūt kādam cilvēkam. Paga, tas ir beidz cilvēks? Viņa luktos, lai varētu paņemt. Labi. Man vajag meitenes džeku, labi. Tad es pameklēšu. Varbūt šitie istabā ir meitenes džeka. Labi, laiks atslēgt durvis ar meitenes džeku. Tas ir gan. Labi, tas ir noderīgs. Ierakstīs, paklausīšos. Labi, šī man no 91. diena strādājiet pie viena projekta. Un katru dienu notiek kaut kāda savās lietas. Cilvēki sāk pazust. Un es nezinu, kas notiek, bet tas nav labi. Un man laika, visi ciešā, lūdzu, meklē tieši Jason Vane. Partneris tik iekšā. Svatka beigās teica, ka viņš ir dzīvs. Labi, es redzēju atslēgu, labi, paņemšu to. Kas tas? Kas tas tāds ir? Ko no manis? Nāc nost. Viss, es nošaušu. Monsters, he's always there. But as you know, from monsters, easy to answer. Got a little bit of. I need to feel the pain and much and from my stairs, he's always here. Hide from monsters, he's always here. Cerams, ka atradīšu kaut ko noderīgu.
Pagad, tas ir beigas cilvēks? Nu, ak, mans dievs. Palīgam uzbruk! Kas notiek tur? Kāds cilvēks tur ir? Man viņš aizglāba. Un jā, izdarīt to labi, seju iekšā un glābšu to cilvēku. Un būs lieli plāni tev. Jā, mēs tev vēl nosakos. Kas dodiek? Tev beidz! Nā. Paldies, ka izglābi mani! Nieks, dodamies. Kur jūs sataisiet, es šeit jūs ar īpašu sienu, ko var tikai izlaust ar vienu īpašu ieroci. Un var to tikai dabūt manā dimensijā. Tikai uzveic boss. Un jā, bet tas nav tik viegli, kā jūs domājat. Vai jūs piekrītat? Mēs piekrītam. Labi. Kur mēs esam? Nezinu, bet es redzu kaut kādu robotu sādi. Beidzot, ciemiņi! Mani sauc Sunrise. Es esmu vienīgais, tad man labāks, jo citi vienkārši man arī ienīst. Viņi man neļauj ar viņiem spēlēties, jo viņi tādi cilvēki, tas ir tik savādi. Vai tu vari mums palīdzēt atrast to pašu pēdējo bossu, piemēram? Jā, es zinu šito visu. Labi, tad dodamies. Kas viņš ir? Tas ir Mantijs, tas ir visagresīvākais. Neciet skaļi, citā viņš mums pamanīt. Ak, nē. Es viņu aizkavēšu. Jūs varat doties. Labi, jā, tad dodamies. Kas tas tāds? Nosauj ātri, viņi nosauj. Nopietni, vēl vienu čauju viņam. Ko viņš Es varēja palīdzēšu, atrast? brāl. Sunrise, lūdzu, lecījam virsū. Necam, ka zaudēja kājas. Cīnoties ar to trako robotu. Ak, nē. Neuzraucies, es viņus aizkavēšu. Jūs tikmēr ejiet. Paldies, Sunrise, tagad ejam. Tam jābūt bosām. Jā, un ko jūs darāt? Es jūs nogalināšu. Jūks. Esmu tev. Neuzsaucies, draugs, es tevi atriepšu. Vai ieroci. Ko tu dari? Nedomā to paņemt. Skaties, Marksā, tavs pipatiņš. Ko? Mēs uzvarējām. Es dzirdēju, ka mēs uzvarējām. Jā, Forši. Labi, tu paņem... Kā tevi sauc? Džeks. Labi, Džek. Labi, laiks izmantot. Zini, man kaut kas jāsaka. Es īstenībā esmu tas, tā sliktā, kas iznīcina to kuģi, dēls tādēļ. Piedod, es neesmu ļauns, es cenšos arī visu apturēt tādēļ. Lūdzu, piedod man. Es nespēju noticēt. Pagaidi. Labi, piedod, kad bija dusmīgs. Vienkārši nespēju arī noticēt, ka tas ir tieši viņa dēls. Bet tu taču neesi vainīgs, tas ir tavs tēvs. Un tu taču neiebilst, ka viņu nogalināšu vai kaut kā tā. Jā. Kas notiek? Ak, nē. Viņa mostā. Mans laiks spīdēt. Tas stulbais zombijs pamodināja. Mēs mirsim! Jā, un ātri. Nē, es jūs izglābšu. Kāpēc izglābi mūs? Ja jūs izveicāt pašu stiprāko bosu gluču manā dimensijā, un tad visi roboti ir brīvi, beidzot. Un jā, tad jums palīdz. Tu iznīcināji manus draugus, tagad es tev sadošu. Ar maģiju, protams. Atcitās! Mans darbs ir te padarīts. Labi, meklējam izēju, jo te nebija nekāda izēja. Man ir ideja. Man tētis parādīja vienu triku pirms es aizbēgu. Viņš parādīja, kā var pāris nedzams objektu. Sukuram darbojas. Es tevi izglābšu. Nē, tu arī mirs. Viņas stulbās bruņas. Es domāju, ka mans tētis ir kaut kādu lietu, kas viņus padara ļaunus. Es varbūt izņemšu. Mosties. Tas ļaunais cilvēks, tas Swords, var pārvērt tādu ļaunu, jo viņš gribēja visi kalpo viņam. Bet īstenībā es esmu tāds kristāls sargs, tādēļ viņš man hipnozēja, jo es zinu, kur visi atrodas. Bet es tev varu pateikt, ka es zinu, kas tu esi vispār. Pirms
tu ieradies man, viņš vēl nehipnozē, viņš tikko man hipnozē tieši, un es zinu, ka, lai tu tiktu mājās, tev vajag tieši 3 kristālus. Protams, 2 es tev varu parādīt, un 2 ļoti vēlas, jo lai kļūt ļoti spēcīgs un neapturams. Tādēļ es zinu, ka tev var uzticēties, lai tu tiktu mājās vismaz, un tad tie būs pie tevī visu laiku, cerams, viņš neuzzinās, bet kā dāvanu varēšu dot jums līdzi, jo vienkārši te ir ļoti bais un daudz slikti ieteiet, tādēļ es vēlos, kur miers un jā, kur labestība. Labi. Ak, nē. Tā. Jūs esat manā teritorijā tagad. Atdod to balto kristālu. Es zinu, ka tas ir. Es redzēju, ka tu runājies ar to cilvēku. Tādēļ tev atdod. Vai arī mēs tev darīsim sāpes. Nē, jo es vēlos likt mājās, tādēļ es nepadošos bez cīņa. Labi, kā vēlies. Kas notika gaismām? Ko tu dari? Ja māte, tu man Es teicu, lai mani vaļā! Viņa izbēga. Nekas, es viņas tik no tā atradīšu. Tas bija knapi, mēs gan iznomirām. Jā, esam klusi citādi pamoduļosim dinozauru. Kāpēc tu izraisi skāģu? Vismaz bija mašīna. Ak, nē, viņš tiek tuvāk. O, tu nošauj, kāpēc viņš atdzīvojās? Mēs mirsim atkal. Mēs atgām, jo mēs visu izglābsim. Viņš ir izzēs. Es nogalināšu. Es tevi nogalināšu sunrise. Paldies, ka izglābi mūs, bet kas jūs esat? Mēs esam komanda izdzīvotāji. Mūs tā sauc, jo mēs domājam, ka esam vienīgie, kas izdzīvoja, protams. Miers! Labi. Beidzot, jaunība, viesi, jo mums vispār nav jauni izdzīvotāji, mums tikai ir, jūs jau redzat, tur 3 izdzīvotāji, mums pat ir rovi, kas mums aizsargā no briesmām. Un, jā, un šis ir, izgudrotāts man blakus. Viņš izgudro foršas ierīces, kas palīdz izdzīvot. Un, jā, viņš ir labākais, tad es viņu pārcēlu tieši par manu palību. Laiks izbraukt komanda. Tagad atdod kristāli. Labi, ka ieminējies, jo es to nodevu tiem cilvēkiem, kas aizbrauca. Un vienā, ko izdarīsiet. Svarīgi, kad, lai viņa aizbēg tur, kur jūs to dimantu neatradīsiet. No viņa nav nekāds jēgas. Mēģiniet atrast, kur jāatrodas, lai nozagtu viņam dimantu. Labi, būs. Labi, esam prom no haosa. Labi, tad ejam tur iekšā. Kas tas ir, papuisi? Ej! Esmu Williams Safton, es esmu robotus visādus, un es domāju, varbūt jums arī varētu būt viena no maniem jauniem robotiem. Nē! Neuzbrūc! Es jūs izglābšu. Ejam liftā. Labi. Tie paši puiši? Ak, ne, viņi pamanīja mūs. Paga, ko? Un es sadošu. Nē, tev sadošu. Ak, nē, esmu inficēts. Tu jau sāc pārvērsties par īstu saimnieku. Monstru, protams. Doties bez manīm, es jau sāku pārvērsties. Labi. Nevarat tālāk, arī jūs iešaušu. Labi, uzprasījāties. Tu nošauvi viņas enerģijas avotu. Tagad viņai vairs nav tik liela spēka bruņām. Viņu var viegli ievainot. Dari kaut ko. Labi, nosit. Jūs nekur neiesiet. Mēs jūs nobeigsim. Nē, jūs nobeidzat viņu. Briesmoņi. Labi, ejam apslāpst taču. Mēs jūs gaidījām. Uzbrūc, prototāji Freddy. Kas notika? Tas ir Džeks. Viņš ir, domāju, viņš spēja kontrolēt sevi. Tas forši. Mēs savu. Draugs. Čau, pietrūkā.
Tu nekad nevieni nesāpēji. Mēs to nokotusim lielajā arēnā. Acitu, cik mīļi. Esmu tik forks. Nē! Man ir labas ziņas. Kristālu paņēma tieši tas cilvēks un aizbrauca. Tas ir labi, jo neviens to nedabūs. Ak tā, es neuztraucos, jo man ir citi plāni. Kāpēc man uzbruk? Nomierinies, draugs, es tev palīdzēšu. Jūs kaut ko viņam izdariet. Ko? Neko, uzbruk! Labi, es zinu, kā te pie datora. Es varētu aizskavēt nozīmē, ka es varētu mest to zobenu, lai viņš būtu aizskavāt. Mums ir par sistēmu. Ak, nē, turam viņu! Kas jau notika? Laid man vaļā, es to nostīšu. Jūs esat iebrukt, es esmu nostīšu. Tā ir Džonija. Man vaļā. Labi, izlaidīšu manas senos draugus. Džous, neredzēts. Neuztraucies, es tev atdzīvināšu. Mēs visi valīsim pa pasaulē. Labi, uzlikšu maisā. Tev mums jātiek prom. Ak, nē. Tas notika. Es nevaru mums vetojas. Uzmūtam. Vispārējie neļaujiet viņam aiziet. Viņa aizbīja. Izskatās, ka mums vajag kādu palīgā. Beidzot, es varu doties mājās, jo visu pasauli izglābu. Protams, Forgotten Planet, un beidzot varu iet mājās, jā. Kurš zvana? Jā? Tas ir šerifs. Mums vajag tavu palīdzību. Labi? Labi, kas par lietu? Tas viens cilvēks ielauzās tā iekšā, un viņš uz kaut ko sistēmu un izlaida visus cilvēkus ārā. Mums nācās uzbrukt tam robotam, nolozām viņam roku, un visi izbēguši izmantot vienu. To sauc Forgotten, protams, tas ir aizmirstais, un viņu sauc īstenībā Oktants. Oktants ir ļoti sens. Vienkārši visi jau to nezina, kas viņš ir, bet viņš pagātnē visu pasauli centās iznīcināt. Laimi, viens cilvēks varēja viņu apturēt ar īpašu spēku, ko neviens nav redzējis. Un tagad viņš ir cietumā ar elektrības durvīm. Viņš nevar tikt ārā, jo šīs durvis ir cielāks nekā citas, jo viņš ir visbīstamākais noziedznieks visā pasaulē. Bet es zinu vienu māju, kur jūs neesat vēl bijuši. Tā ir vienīgā māja, kurā varētu būt tieši tie sliktie, kur jūs varat, protams, viņus uzveikt. Labi, mēs tagad dosimies. Labi, izstāsti, kā vēl viens darbiņš ir. Kas viņš ir? Jūs! Es šau! Beidz šaut! Ak, tu! Viss beidzies. Tā ir lieta, tas saucas motion tracker, jā. Ar to varēs zināt, kur atrodas sliktie. Tā arī tas ļoti labi. Latvijas, protams, nozīmē. Nezinu. Labi, tagad varam iet uz šito istabu, kur tieši ir teikts bīstamā zīme. Tāpēc tas ir bīstami, jo tā ir laba. Labi, darām to. Ir. Tumsa! Tas esmu es! Un es esmu spēmīgs! Un izlaidīšu man senu draugu! Saucas Oktans! Tas nekad nenotiks! Redzēsim! Šerif! Tu esi nākamais! Es atriepšu tev, šerif! Saņem! Nē! Bloķēt! Tev nav iespējas uzvarēt! Pēdējie vārdi! Ej uz Elli!
beidzot, to nāc uz šo gadus, lai man izlaistu. Tieši tā. Beidzot, varēšu zem atriepties. Nē, man jābrīdina. Kur tu sataisies? Tev nav glābiņa, un tu nebrīdinās nevienu. Kāla ir sākusies. Nē. Tas ir jauns tev draudziņš, ko nobeigtu. Ierocis. Ar to var atcist lavas lodes. Tu dabūji to ieroci, nekas, es tā tāpat uzveikšu. Nekas, vai draugs, kas tev var palīdzēt? Uzveik. Piebeidz viņu. Meti Goldrick. Ak, nē, ko tu izdarīji viņam? Nezināju, ka viņš atgriezīsies. Iekrita lavā. Beidzot, slavjam mēs viņu uzveicam to lavas bosu. Cerams, viņš ir miris. Labi, man tās padarīt steidz faldūties. Nē, tas briesmons, kas to izdarīja. Es viņam atriepos. Labi, izmantošu to zomu un atver durvis. Ieraksts. Čau, klausītāji, kas klausas, lūdzu, brīdiniet. Tas slepkava ir ļoti bīstams. Viņš man tikko pārvērtīs. Nē! Labi, pabeidzu. Negalīgi. Viņam nevajadzēja nogalāt neķaču. Es gribēju tev novākt. Es tevi izglābšu. Paldies, ka izglābi mani. Čau, Džek! Čau. Tik pagaidi, kad tas līderis beidzot atklāsies un redzēs viņu. Redzi, tas ir labākais astronauts Dželms Holms. Draugi viņu sauc par Holms. Tieši tā. Un tas puisis izlaba visu šito planētu. Labi, sāksim, iesim pie lietas. Man ir tāda misija, kas to būtu nomirsi, bet tev tāda misija, tev jāuzvar tas tumsa. Tu laikam zini viņu, jo tos dzirdēji daudz par viņu. Viņš ir vissliktākais noziedznieks. Un arī augtais, protams, kas ir aizmirsts. Bet, lai viņu uzveiktu, tev jau upgrade'us dabūt. Tas nozīmē, pirmā upgrade's atrodas tieši Skarlavā. Tāds Skerliva kaut kā tā. Skervilā, jā. Skervilā atrodas tas pirmais upgrade's, kas palīdzēs labāk no aizsardzība būs. Tad tev aizvedīs tieši tas komandu izdzīvotājs tieši tur. Labi, tad nobeidz to galveno varoni mums tieši. Un atceries, ja tu to izdarīsi, es tev samaksāšu 10 miljonus. Un jā, es viņu nobeigšu. Un atceries, es nekad nezaudēju. Vai ir pabeigts? Drīz, es drīz viņu atdzīvināšu. Un mēs visi 3 vadīsim pasauli kopā. Tāpēc tu man esi partneri. Aktieru apsardze. Es viņu nošaušu. Labi, nošāvu. Labi, es atslēgšu durvis. Neskaties uz viņu, jo, ja tu skatīsies, tu pārēsies pa akmeni. Izdevās, viņš sastinga akmenī. Un arī es dabūju upgrade. Tagad dosties uz Zorimāliju, kur dabūt nākamo upgrade. Protams, ja tu vēlies, jo tas upgrade uz tavu tārpu, lai tu būsi spēcīgāks, vienkārši tu varēsi lidot, varēsi sargāt lodes, varēsi šaut. Protams, ar to tārpu tādēļ izvēlēs, vai tu piekrīti? Jā, es piekrītu. Labi. Un starp citu, Zorimālija ir tāda slavas pasaule. Tur tagad var iet, jo tev ir lāvas tārps. Tādēļ vēlu veiksmi. Labi, pirmais upgrades ir, protams, baltais kristāls. Protams, ar tos tu dabūsi tādu balto kristālu, kas tev var dot tārpam tādu spēku, lai tu varētu beidzot šaut. Savādi, kad es sasarušies kristāls ir šitajā pasaulē, bet, jā, tad vēl veiksmi. Mēs tev negribu uzreiz dot tos lidošanas upgrades, jo vienkārši es mums iedabūtu tos spēkus, kas var
tev it kā palīdzēt par to ļauno, jo viņš arī meklē tos kristālus, arī tev vajag pasteikties. Ātrāk par viņu dabūt. Tas bija vieglāk nekā domāju. Nē, tas nav tik viegli, kā tu domāji. Kāpēc tu man uzbruc? Jo man kāds samaksāja, lai es tev novācu. Un atceries, es tikai nezaudēju. Stēvi, lai es tev varētu iedot. Ko dari? Neņem to kristālu. Tev ir beigas! Bet atceries, es tevi kādu dienu pieteikšu. Jo es tikai nezaudēju. Es teicu, cik vienkārši. Labi, es te attēsu, tu man dod to tumsas grāmatu. Atdod to tagad. Nē, jo es zinu tevi. Tu esi tums. Tu centīsies paņemt to grāmatu, lai beidzot atdzīvinātu to cilvēku un lai jūs valdītu visi pasauli. Tādēļ es to nedarīšu. Darīsi, vai arī tu uzzināsi manu slepeno ieroci, un tu vēlāk nomirsi. Vienalga, jūs vismaz nomiršu ar godu. Labi, tu redzi, man ir tas īpašais kristāls, ko nevar neviens dabūt, jo es to nosaku. Un redzi, arī Dimants šauju. Cik vienkārši. Beidzot dabūju to grāmatu un beidzot varēšu valdīt pasauli. Ak, nē, esmu pa vēlu. Ja šitā, un tagad es tevi iznīcināšu, lai neviens man nevarētu apturēt. Au! Nekas, es tev aitānies! Ak, nē, viņš atsita. Bet tas, ja man grāmata, beidzot mans plāns drīz būs pabeigts. Holmes, Tomsa dabūja sarkano un vieldo kristālu, un tikai viņam atlicis zeltinājums un beidzot viņš izteno savu plānu. Neuzticies, jo man ir kaut kāda slepena ieeja, ko es tikai varu atslēgt. Tādēļ es tev vidu to atslēgu, un tu tad iesi tur un dabūsi spēcīgākos kristālus, ko viņš vēl nevar dabūt. Tādēļ tu būsi spēcīgāks, lai viņu uzveiktu. Bet es brīdinu, ja tu to dabūsi, tu vairs nebūsi tu pats vairs. Es piekrītu. Te nevar doties cilvēki, vai arī tu būsi iznīcināts, ja tu gribēsi doties to. Man vienalga, laiks cīņai! Labi. Likt! Es tevi iznīcināšu! Likt! Ak, nē, tu šauj uz manim lāvu, es izkūstu! Piedod. Mit! Reizē man galvas vairs nav, tam robotam, protams. Likt! Likt. Tevi dēmas robots uzsprāga, es tev nobeigšu. Tā! Beidzot var dabūt to ļoti spēcīgo spēku un uzveikt beidzot tumsu. Iedod, mēs neizplānojām vienu bosu, bet divus, katram gadījumam. Ak, sviests! Labi, iznīcināšu pirmo roku, lai viņš nevarētu šaut. Ak, tu sīkais, es tev sadostu! Nē, lūdzu, man nedar pāri, nešoj! Tā, beidzot tos atpakaļ, es arī domāju, kas notiek ar tevīm. Jā, es zinu, mani kontrolēja vienkārši hipnozē tumsa. Tādēļ, tagad var iet. Tā. Beidzot, es tev apturēšu tumsa. Beidzot tev apturēšu. Visur saka tad lietas. Drīz, jo man ir tā galva, ko es pielikšu viņa ķermenim. Labi, tagad noskaitīšu šos vārdus, lai viņu transformētu citā ķermenī. Es viņu pārveidojam tajā ķermenī, jo tā, varēja, jo viņam bija tur dvēseli, tādēļ varam tagad tur, kur nav dvēseles, varam pārvietot. Dzīvēs, kur ir dzīve, mēs tevi pārvietosim tur, kur nav dzīve, un tu būsi pārvietots tajā ķermenī. Labi, atzīmēt viņus. Viņš tā ir, un tad piebeidz viņu. Ir, pat vēl viņš ir jau robots jāpiebeidz.
Tu nobeidz mans palīgus, es tev pieveikšu. Beidzot, tas kristāls spēks tagad piederēs man. Tagad esmu Ričijs. Tagad es saucu uz tevi, jo tu tagad esi normāls. Citos, Pēc viena gada pagāja gads, kopš es izglābu divreiz, protams, Forgotten Planet, ko latviski sauc aizmirstā planēta. Jā. Man ir viens jautājums. Es meklēju kaut kādu pašdašu cilvēku vārdā, Maiks. Vai jūs esat viņu redzējis? Un arī viņš ir pazudis 2 nedēļas. Tādēļ, jā, vai jūs esat redzējuši? Maiks? Es esmu redzējis viņu. Pēc 2 nedēļām, protams, pierģistrējies pēdējo reizi. Un es neesmu redzējis viņu kādas... Es izskaitīšu 5 dienas, jā, 5 dienas. Paga, ko viņš darīja tajās 2 dienās? Viņš pirmo reizi teica, ka kādas savādas lietas notiek, ka cilvēki vairāk pazūd, daudz sliktas lietas notiek, un viņš teica, labi, jūs nepalīdzēsiet, tad es pats atklāšu lietu. Kas notika viņu? Viņš pazuda tāpēc? Viņš pats mēģināja atklāt lietu? Jā, varētu tā būt. Labi, es došos. Labi, paskatīšos, ko varat atrast. Labi, dabūju saziņas rīku, un arī tas rīks palīdzēs zināt, kur atrodas briesmas. Protams, kāpēc man to vajadzētu, bet vienalga man vajag to. Un arī tā ar pistoli kaut kāda, kas var nobeigt citus. Labi, man to arī vajadzēs gadījumā, jo viņi pazuda daudz simtu, tādēļ man to vajadzēs. Čau. Čau. Ko tu dari? Meklēju to cilvēku, vienu sauc Maiks, un arī pārējos cilvēkus, 100 vai 200, nezinu. Bet varu palīdzēt, laikam zini kaut ko par to. Starp citu, kāpēc tev nav kājas? Vienkārši daži, piemēram, zinātnieki man uzbruka un manas kājas noņēma, jo es vienkārši kaut ko sliktu izdarīju. Es nezinu ko, bet vienkārši viņi man uzbruka. Labi. Un jā, es zinu, kurā. Es domāju, es vienkārši esmu pēdējo reizi redzējis to Maiku. Iegājām tajā, kā to saucās, kā saka, krātuves kaut kādā istabā, kur glabā visu kaut kādas ēdienas un visu šito lietas. Tādēļ tu vari tur aiziet un viņu pameklēt tur, jo es viņu neesmu redzējis, ka viņš būtu izgājis no tādēļ viņš varbūt būtu tur. Labi, es tad došos tad tur. Beidzot, jauns cilvēks, ko nobeigt un pārvest pa manu vienu veidojumu. Tad ierots viņš. Kas viņš ir? Es iešu tuvāk. Čau. Tiešām, tas esmu es, Maiks. Maik, kas notiek ar viņu? Vienkārši kāds cilvēks man uzlaboja labāku. Un es arī vēlos to izdarīt tev. Nē. Jā, un redzi, es jau savus draugus. Bailu. Čau, Gordon. Zinātnieku Tom? Mani te vairs nesauks. Mani sauks labāk par robotkājām. Robotkāja labāk. Robotkāja, tas ir Tom. Kāpēc tu to dari?
Nu, vispār es neesmu galvenais. Un tu tā arī neredzēsi galveno, jo es tā nevēlos. Viņa identitāte ļoti noslēpumaina. Tādēļ vienkārši to var pateikt, ka mēs vienkārši plānām lielu plānu, kā ievadīt visu pasauli, protams, un izveidot tādu spēli aizmirsto planētu. Un tu tur arī būsi, jo drīz būs beigas tam visam chapteram. Un tad mēs varēsim atkārtot to spēli atkal un atkal, un viņi aizmirsīs visu. Nē, tā nevar darīt. Tas vienkārši ir pretlikumi. Mums vienalga. Iesit viņam. Nu, cer, jā, iesit. Ko jūs man izdarījāt? Nē! Tagad spēle var tu sākties. Security sistēma. Labi, es to deaktivizēšu tad, lai tiktu iekšā šitajā, protams, jo es gribu šitien strādāt. Labi, šīs tās pēc kārtējām spēlēm no FNAF. Bet es nevarētu būt FNAF. Īstajā LEGO dzīvē nevarētu. Labi, sveiki, Gioris. Darbā, kur tu gribi strādāt. Tev, protams, dažas lietas jāzina. Piemēram, kad šis nav tik vienkārši darbs, kad domā. Tur vienkārši jāatrod īsts, kurš ir kā apsēsts, kaut arī tas šķiet tas savādi, bet, ja tu izdarīsi nepareizi, tad varbūt tu neatgriezīsies. Bet tev tāpat nav izvēles, jo ir tas durvis un tu iedzīvo visas 5 naktis te jāpaliek un jāizdzīvo. Vēlu veiksmi! Kāpēc izvēlēs šitajā darbā strādāt? Katrā naktī došu vienu padomu, jo katrā naktī būs grūtāk un grūtāk. Tādēļ šitien tikai jāuzzina viena lieta. Kuram trīc gaisma? Piemēram, ja trīc, viņam tas robots pārējuši par kā Anu versiju, piemēram, tie Anu Fredijs un Anu Bonijs. Piemēram, JJs, protams, JJs neredzams, bet tieši Toy Bonijs var pārspērt šādu to Anu versiju. Nu, jebkurš var pārspērt Anu Boniju. Tas vienkārši dažreiz tāds glitch, tādēļ tas ir tieši, tu jau zini, kurš ir apsēsts tā, pēc trītošās, modeļa, ka tas mainas. Jā, tādēļ vēl veiksmi. Labi, es to varu. First night. Labi, tad tas ir čika. Labi, tad tā ir čika. Pareizi izmanto šito laiku noderīgi. Nu labi, es tad kādus salabošu. Labi, salabošu čiku, jo tieši viņi bija apsāsta. Labi, salaboju. Tonight. Wow, tu tomēr izdzīvojuši to pirmo nakti. Labi, tad laiks to pastāstīt vēl kaut ko. Katru nakti, protams, izstāst kaut ko, un es to gribu izstāstīt par jaunu slikto vārdā JJs. JJs dažreiz, glitčos vienkārši. Viņam rokas, viss kaut kas vienkārši gličos, un viņš vienkārši no grīdas pazudīs. Viņš var arī kā teleportēties tādēļ. Ja viņš tā dara dažreiz, viņš ir apsāsts. Dažreiz viņš tā nedarīs, dažreiz darīs. To pašam jau zina. Labi. Labi, tas ir Golden Freddy. Labi, tas ir Golden Freddy. Kāda sakritība? Tas ir Balloon Boy. Labi, reportos, ka tas ir Balloon Boy. Labi, ko tagad man vajadzētu salabot? Labi, es redzu, ka tur ir teikts, ka boniem ir mazāk līmeni viņi izsaukt. Nu, varētu, jo man jāsabā visi, kuriem maz procenti. Labi, salaboju viņu. Un vēl viena lieta. Tieši ir tāds vēl viens, piemēram, par blueprints, ka, piemēram, robots dažreiz pazūd, viņš atstāja kaut kādu, rokas nospiedumu uz tieši kameras. Ja tu zini, kur tas ir, tad ziņo, jo tas ir apsāsts tad. Bet arī būs grūti uzzināt, jo visi pazudīs vienā laikā, un visi nav apsāsti. Vienkārši viens no tiem atstās, arī te jau zini, kurš tas ir. Vēlu veiksmi.
Katru reizi tikai viens pavadiens ir. Tad, jā. Tad varbūt šī dieva būs tas tieši, ko es stāstīju, varbūt citādāks, nezinu. Vēl veiksmi. Labi, tas ir Freddy. 3 night. Neticami, tu tomēr izgāji šito 2 naktis. Labi, vēl kaut ko pastāstīšu par pazudušo signālu. Kad roboti, piemēram, tu redzi, tad tie ir safe, jo vienkārši dažās kamerās un, piemēram, pazudus signāls, jo vienkārši tur ir viens apsās robots. Tev jāzina, kuru tu neesi redzējis, un tad viņu jāraporto. Vēlu veiksmi! Labi, tad tā ir Čika. Labi, tad tā bija Čika. Izskatās, ka man jāsabotē Bonija. Labi. Vispār kā var ātri izteicis procentu robotiem? Es to nesaprotu. Malacis, nezināju, ka tu izdzīvosi visas šīs naktis. Nu, bet man ir pēdējā misija tev. Tu iedodas uz pagrabu, un tev iedzīvo 6 AM. Bet tas nav tik vienkārši kā domā. Man pietiek. Es vairs nepārķos. Es visu to apturēšu. Tagad. Šodien. Yo, give me your booty. Ak, tu, Foxy, es tevi nošaušu. Saki, jā, tā, Foxy. Tu esi atbildīgs par šo visu. Tu esi briesmīgs, tu esi nogalīgi. Tad ir visiem pāri. Es to nepieļaušu. Jā, un nē. Es tevi, mēs tu turpināsim to darīt. Mēs pat tevi nogalinājām. Labi, ejam prom. Neviens mums nevarēs apturēt. Pat ne tu. Beidzami, pazudot 10 miljonu cilvēku. Kas notika viņiem? Tik daudz. Ja nebūšu nākamais. Ja nu es būšu nākamais. Beidz čīkstēt, viss būs labi. Cerams, mēs nepazudīsim. Te jācer. Pagā, es zinu, kur pazuda cilvēki un kurš paņēma. Tā jau zināji, sīkie. To visiem liec pazust kopā ar robotkāju, kas visus pārvēršam pa monstriem. Tieši tā! Un es jūs arī pārvērtīšu pa maniem jauniem briesmojiem kā FNAF! Fredijs, Foxijs, Bonijs un Čika. Redzi viņa cupcake, ko izgādāsim uzbruk. Tu esi briesmonis. Jā, es esmu briesmonis. Tieši tā, ka man skolā uzbruka, visu laiku sita mani, apsmēja, un tagad jūs smiesos, kā jūs pārvēršaties pa maniem jauniem izgudrojumiem. Un es uzveikšu visus manus pretiniekus, un arī manus vecos janaidniekus. Tevi kāds kaut kad apturēs? Diez vai! Esmu tik neapturams, ka neviens man nevar stāvēt ceļā! Kas noticis? Kāpēc tas miris? Jā, galvenais varone. Tu neesi miris, jo, lai tas tā ir patiesība. Šī ir visu šo laiku bija video spēle. Un, kad tu nomirsti, protams, tu nekad esi nomiris, tu pārvērties šitie pasaulē. Tu aizpildi mani visi 5 vai 6 minigames, protams, tādas spēles jaudras, lai teiktu apakaļ īstie pasaulē. Un, protams, video spēle pasaulē. Paga, tas nozīmē, ka man visu šo laiku kontrolē kāds gameris? Tieši tā. Vai es varu kaut kā izdarīt tā, lai es pats varētu kustēties? Vienīgais ir savu spēli, bet tu to nekad neizdarīsi, jo tevi kontrolē kāds gameris. Paga, tas nozīmē, ja tas gameris kļūdīsies, es nomiršu pa īstam? Jā. Labi, ķersimies pie lietas. Šī ir pirmā minigame izdzīvošana. Tev jāizdzīvo tieši tas viens mans labs draugs, Slapkava. Viņš ir ļoti nāvējošs un elektrības spēcīgs. Tādēļ uzmanies. Kā es varu uzmanīties, ja mani kontrolē kāds inkaļa? Nezinu, bet tās gamer bērns varbūt uzvarēs. Paļaujies uz viņu.
Sākas pēc 3, 2, 1, laiks sāpēm. Tu dzirdēji viņu? Labi, es dabūju pēdējo zīmi, ka mans brālis ir rezistē. Labi, sāksim meklēt. Paga, kas tev pa skaņu? Man būtas jaunas pavēles iznīcināt to cilvēku, kas tikko paņēma ieroci. Sāpēs! Savādi tie roboti atdzīvojās. Beidzot, tu pamodies, man tev ir dārbiņš. Tev vienkārši, mēs aiziesim pie Dženijas, viņa iedos tev upgrade, un tev jādodas tieši pie fermas un jādod viena lieta man. Man tev tērps labāks par labstārpu. Protams, labstārpu vilkt tas ir galvenais cilvēks, bet šis tērps ir labāks. Šis ir tāds pats izstāsts, bet tas ir var aizsargāties no visādām lodēm un visādiem spridzekļiem, tādēļ šis būs tev noderīgs. Man ir jautājums, vai tu zini par kaut ko par tieši tā galvasvārdu pazušanu? Ja tu zini, es tev varētu palīdzēt, jo es gribu zināt, ko viņš atrodas, ja tu kaut ko par to zini. Es tev palīdzēšu to lietu dabūt. Jā, es zinu. Tad tev jādabū kaut kāds īpaša lietiņas. Tu, protams, neesmu redzējis, bet esmu dzirdējis, ka man to vajag, lai pabeigtu manus prototipus. Tad es uz turienu un dabūtu tieši to sarkano kristālu. Vēlu veiksmi. Re, es dabūju. Un tas ir tik vienkārši. Kāpēc viņš grib tikai, lai es nāku? Nemaz viņš. Savādi. Tādēļ, es lācu. Tu nevari no manis maiztēt, cilvēks. Uzbrāļa, man atdiedots, ka man neuzbrāļas. Kas te notiek? Lai man vajag tas stulbais robots. Džek, tu esi Hunters? Jā, un viņš ir manā kontrolē. Tagad es viņu kontrolēšu, un es drīz kontrolēšu visu pasauli. Jā, un drīz kontrolēšu visu savu tumsu. Viņš man robotkāji palīdzēja upgradeot savu tumsu. Tagad es varu jebkur kontrolēt. Un es drīz kontrolēšu arī visu pasauli. Mēs visi trīs apvienosimies, un mēs uzveiksim visus. Protams, ne Džekus, jo viņu kontrolē. Mēs abi apvienojam spēkus, un tad viņu var kontrolēt tagad. Un neviens tagad mūs neapturēs. Tumsa, tu vari aizskavēt to meiteni vienkārši savā dimensijā. Jo es gribu savu plānu īstenot. Ar lielāko prieku! Un arī, mēs tieši paņēmām tavu dimantu, kad tu neskatījies. Reiz tas robots paņēma. Tādēļ aptur viņu, mēs varam tagad īstenot savu plānu. Kas notika? Kas notika? Tas ir manā pasaulē tagad. Tagad tu redzēsi manu slepeno formu, lai tevi izdīcinātu. Pēc, kamēr tu vari. Man jābāg. Tieši tā, pēc, kamēr tev nevari.
tu satiesi? Man ir beigas! Rekur mans brālis, kur tu biji? Pirmkārt, es biju nomiris, un es tiku kaut kādā game over, kaut kādā istabā, kur man bija jāizpildi visas 6 minigames kaut kā tā, un lai tiktu atpakaļ. Ko? Tā taču ir īstā dzīve. Nē, nav. Tā ir visa videospēle, visu šo laiku. Es to arī brīnījos, jo pateicu tas balsī, jo viņš domāja, laikam, ka neizdzīvošu. Jo nevarēšu mums izstāstīt, bet jums beidzot izstāst. Un mums jāteikt no šīs videospēles beidzot ārā, lai beidzot varētu satikt viso pasauli. Jo mēs pat aizmirstām savus vārdus. Viņi uzlika mums virtuālus vārdus. Mums vajag tik tādai apakaļ, jo lai visu atcerētos. Un starp citu tevi kontrolē kāds gameris. Protams, man arī. Ak, mans dievs, tu daudz uzzināji. Nu jā, ja es nebūtu nomiris, es to neuzzinātu. Un starp citu dodamies uz turieni, kur viņi plānos redzēja, kur viņi dodas. Ejam, un arī viņš tieši mans komandas biedrs gada tevi tur. Labi, beidzot mums prototīpi gatavi. Mēs beidzot varēsim sākt uzbrukt visiem un visus pārvedīsim pa mūsu jaunajām lelēm ar tumsas spējām. Vispār, kur ir tumsa? Viņš ir miris! Necami! Jūs visu sabojājat! Jūs pirmkārt uzveicāt, piemēram, visus mūsu lielākos ļaundarus, tagad tumsu. Un tagad mums vajadzēs lielākus ieročus izmantot. Čau! Es esmu skripters. Es esmu veidotājs no šitās spēles, bet viņš man palīdz visu skriptot. Protams, neskriptot, bet viņš man uztaisīja šito vairāk grafikus un ļaundarus. Viņš pats izdomāja ļaundarus. Viņš ir mans palīgs šajā spēlē. Un tie, kas nezināja, protams, jūs nevarat visu apturēt. Jūs nevarat savas pat spēli. Mēs esam labāki par jums. Jūs pat nevarēsiet man apturēt, jo man ir skripti. Man ir komēdijas, un jums nekā nav. Nav tiesa. Mums ir viens otrs. Mēs visi kopā varam sastrādāties un uzveikt tevi. Beidzot, un savu spēli tiktu beidzot ārā no šī murga. Tu domā, ka viss tik vienkārši? Nē, jūs nevarat mani uzveikt. Jo man ir skripti, taču jūs jau zināt, kad zēs kāds uzbruks, es skriptošu, lai viņš varētu aizmirst visu, jo, protams, spēli nevēlas salauzt. Un lai tu būtu atpakaļ. Vienkārši tu būtu sapnī, lai tu no rīta uzreiz pamodies būtu no sākuma visa spēle. Atkal un atkal. Es jau esmu izdarījis kādas 9000 reizes. Vai jūs šoreiz varēsiet man apturēt? Varēsim, tu skripter. Labi, tad es tagad spavnoju. Un jūs te tiekat galā! Vajag slapenajām paņēmienām. Tu esi miris. Tu domā, ka varēsi man apturēt ar tikai to kociņu. Tu esi pārāk vāja. Laiks tev galam! Piebeidz! Viņš upurējās manas dēļ. Labi, piebeidzām, mēs varam tagad doties tālāk. Jūs nevarat mūs apturēt tik viegli. Varam gan. Ar vēl citiem sliktajiem. FNAF! Jorg! Foksīs! Mēs zaudēsim! Hei, ko dari? Tu domā, ka tas tik vienkārši? Stāvi! Es likšu, lai tu iepūti pats sev. Ar komēdijas, protams. Ne tik tuvu. Es esmu dzīvs. Nē, tagad esmu miris. Tagad tu esi miris. Es vairs nejūtu. Jo man ir dūri sejā. Pag esmu dzīvs? Pag. Es tikko dabūju tos komēdijas, ko dabūt tikai tad, ja uzveicīju. Tas labi. Tagad es esmu vietotājs. Izmantoju komandu, visi miruši. Tu izglābi mūs. Kā tu tagad esi apakaļ? Jo tums mūs nekontrolē. Viņu nogalināja. Komanda atzīmē mani. Nevajag mārstēt sāpes. Komanda tiekam ārā no šīs spēle. Kas tur notika? Es neatceros, protams, šo vietu, bet es zinu, ka šitā nevajag izskatīties. Tieši tā. Zombiji, liekas parādīt viņiem, kura ir viņa vieta. Mūsu bandā jūs būsiet viens no mums. Izskatās, ka mums vēl viena cīņa. Neuzredzis, draugi, es vedīšu nazi viņam virsū. Skaties,
Es gribēju jūs nopirkt, jūs izskatās, ka jūs vēlaties karu. Jūs uzvarējāt. Pagaidām. Kas tas ierocis, ko paņem no tā zombija? Labi, ka kāds te ir. Nāciet tuvāk. Jā. Paņem to atslēgu. Tas ved uz tomu istabu tālāk. Un tur jūs būs visādi ieroči. Es jums dodu, jo jums jāatstāt visu šī visums. Jo tur visi pārēt vienkārši par zombijiem un tā robot. Tā ir kaut kā cilvēks. Bāvēš visus. Paga, robots kā ir galvenais? Kāds tu katra tika te? Labi, paņem. Nu labi, paldies. Paldies. Kas jūs esat? Ko jūs darat? Mani sauc Mails, viņu sauc Maiks, un viņu sauc Džesija. Mēs te atnācām, jo mēs gribam ieročus, lai mēs būtu vairāk apbruņoti. Labi, ņemiet, ko vēlaties. Vispār to man atgādina tieši šerifu. Šerifu? Es zinu, ka viņš pazuda pēc tādiem gadiem, un es neesmu manu brāli vairs redzējis. Nu jā, bet viņš īstenībā ir kaut kādā video spēlē Forgotten Planet. Tiešām? Tam grūti ticēt, bet jūs izteicat pēc video spēlē cilvēkam tādai. Labi, tad jūs varat viņu atvest? Pirmkārt mēs salāzām spēli, un otrkārt viņš jau viņu nobeidza. Tums. Es nekad viņu nesatikšu. Starp citu, man sauc Karls. Labi. Es paņemšu to ieroci. Labi, es tad paņemšu to ieroci. Un arī to ķiveri paņemšu, jo, lai būtu apbruņotāks, tas ir kā upgrades. Un arī to blāsturu paņemšu, jā, tas ir laba lieta. Vēl tik apbruņos tu esi. Paga, kas šī pa pogu? Vau, man iedavās daudz bruņas. Jaunākā tehnoloģija. Un arī mēs varam doties uz manu bāzi, satikt manu komandu, un tad jūs daži, protams, dosieties izpētē. Jūs nevarat iet. Es esmu tas šerifa brālis, lai teikšu, jo esmu galvenais. Labi. Labi, iepazīsieties ar viņiem. Tas ir Keilons, viņš ir labākais šāvējs visos divos apgabalos. Pateicos. Tas ir Kapteins Amerika, viņš ir tieši no atriebējiem tās varoņiem. Viņš ir vienīgais, kurš izdzīvoja. Pateicos. Tas ir Jasons. Viņš ir labākais dūrējs ar duns visos 4 apgabalos. Viņš nekad nav pieķerts, kad viņš izglāba pat varoni. Viņš ir vienmēr nezināms. Tas ir Batmans. Viņš, protams, varonis, viņš izglāba cilvēkus. Un viņam patīk, protams, tumsas lietas kaut kādas. Nejūtu pateikšanos, ka esmu te. Ja man tie cilvēki nepatīk, manam tik neviens, man patīk strādāt viens taču. Jā, bet tu nevarēsi izglābt visu pasauli šoreiz, bet... Jo tu visu laiku ļauj zaļiem iet prom. Un arī tu nomirs noteikti, jo te ir kādam daudz slikti cilvēki, kuri tev var viegli piekaut. Tad. Labi, jūs tagad esat izpētē. Varbūt kaut ko varētu atrast, piemēram, to galveno, kas visu šito sāk. Vai arī pavadījums, kurš tas ir. Vai arī jaunas lietas vai dārgumus, ko varētu iedot tam robotam, un viņš kā varētu kaut kam izmantot, jo viņš ir gudrs. Uztaisīju, protams, jo esmu mācījies skolā. Tas, kad atkal jācīnas. Iepratēm uz jācīnas. Citu. Inos no manīs. Kāpēc tas var lec? Lai tev apturētu. Jā, gan, paldies, ka ļausim tevi apturēt. Es to nepēļauju. Tagad tu. Domāju, ka tika vienkārši var apturēt. Atcita, tā cērums. Tagad es sākšu. Nē, kas? Nē, ko tu izdarīji? Panāc tuvāk. Labi. Atriep mani. Jā, mēs tev atriepsim. Mest. Sācit, dofakt skriet, vienkārši tik vienkārši ir. Es tev iešaušu. Tu tiešām man iešāvi. Jā, gan. Tev ir vāks. Tiešām. Man ir bruņas, tu nevari man ievainot. Ak, jā. Varbūt varam beigties strīdēties?
Pikbū! Ei nuo! Ai, tu man tik nomesti ieroci. Saki, tev nosausi pītot. Nē, mēs jūs nosausim. Uh-oh! Beidzot nobeidzām viņu. Paņemšu nazi. Labi, atvērsim un redzēsim, kas pa pavadienu te ir, lai tiktu tālāk līdz beigām. Zīmīt. Kurš lasa šo zīmi, nāciet uz šo adresi. Jūs uzzināsiet, kurš varētu būt veidotājs, no Zombiju apokalipses. Labi, šitien adresi, tad dodamies uz to adresi. Tā. Skat, kas mums te ir. Jūs domājat, ka vienkārši varat dabūt to zīmīt un zināt, kurš ir īstais veidotājs un atklāt viņa identitāti, un arī zināt, kur viņš dzīvo? Nekā nebūs. Paga, Holmes un karaļa pakalpiņš un vēl kaut kāds cilvēks. Ko tu viņiem izdarīji? Mēs viņus uzlabojām un padarījām, un viņi tieši vēlas būt kopā ar mums, vai ne? Jā, protams. Uzbucē mani padotie. Piedod, ka galās jūs, bet mums jāizdzīvo. Trakais. Man ir beigas. Es to nepieļaušu. Piedod, ka tā vajadzēja, bet tu man uzbruki. Nekas, vismaz mēs izdzīvosim. Viņi tāpat nav mūsu ievairs. Tagad tu! Nē, ko viņš izdarīja visiem maniem palīgiem? Nav tas mans vēl tāds plāns, padomā. Labi, ka vajag piekāpt. Sauci mani boss. Jā, iepazīstieties ar Sīkeru. Viņš ir mežonīgs. Tu esi miris Kapteiņa Amerikā. Es to nepieļaušu. Man kāja! Manas kājas! Es jau piebeigšu. Tu esi vārgs, neviens man nevar piebeigt. Nav tiesa, mēs varam piebeigt. Nekās es vēl atsitīšu. Ai! Tev ir beigas. Labi, kurš to lasa, nāciet šo adresi un jūs uzzināsiet patiesību. Labi, varbūt uzzināsim bez kurš veidotājs un viņu varēsim piebeigt. Čau, piedod manis! Mums ir atgriezusies, domāju, ka viņu uzveicām. Jūs domājat, ka tik viegli man uzveicāt? Nē, skriptērs izdomāja, kā mums visus uzlikt iekšā, bet vienīgi mēs esam kaut kādi miruši. Zombiji vai kaut kādi mutanti. Un šoreiz es nezaudēšu. Nostrādās, jācitās. Kas tas tāds ir? Čau, esmu atgriezies. Un šoreiz lielāku plānu, kā jūs domājat. Jūs nezinājāt, ka man pieder daudzi sliktie tagad, jo esmu kā karalistē. Labi, es kaut kā tagad došos. Piebeigos. Piu. Nekas nenotika? Es domāju, ka tas ir vienkārši. Dienā, es tev piebeigšu. Es tev piebeigšu. Labi, es vēl nebeidēju, bet es tev ievilkšu tumsī. Nē, es. Viņš jau domā, ka man vajag apturēt. Es tik vārds tāpat. Reku tev sirds. Nolādīs, tu esi pati man. Man žēl, Kapteiņš Amerikā. Viņš varēja vēl tālu dzīvot. Jā, bet mums jādodas. Viņi tur kaut kādus cilvēkus iesprostotus. Atklājiet sevi! Čau! Mēs turam viņus iesprostot jau kādiem gadiem. Jūs pat to nezinājāt, jūs bijāt video spēlē. Viņi jau ir tur tupļos. San, kāda pirmajā daļā viņš centās visus apturēt. Un es viņam neļāvu. Pirms uzreiz, kad viņš apturēja, es viņu ieliku cietumā. Jo, lai mēs tur ļaunas. Un otrs, manis vīrs tev izglāba. Tādēļ es viņu arī iesprostoju. Un tu vairs neko nevar darīt. Tagad tu, lai būtu viss vienāds skaitlis. Vispirms vienmetīšu nazi, lai izglābtu viņu. Beidzot, piebeidz to puisi. Beidzot, viņš man garīz vienkārši nogalināja. Labi, es labāk tīšos. Netikāti! Paga! Augsten! Domāju, ka viss tik viegli. Es
tu parādīšu, kas ir vienkārši. Uzveic jūs višus un varēšu pēc valdīt pa pasaulē. Viņš man uzveica. Nē. Jā. Neuztracies, Batman. Man ir slepenais ierocis. Un kas tas ir? Mugursoma. Ak, nē. Māku lidot? Es tagad tev nosaušu. Ko jūs izdarījāt? Es jums nosaušu. Ācidās. Nu, mēs uzvarējām? Jā, mēs uzvarējām, jo tava jetpack izglāba dienu. Labi, jūs varat būt brīvi. Tad pastāstiet, kurš ir veidotājs un kur viņš atrodas. Labi. Mēs tik daudz nezinām, bet mēs zinām, ka tas ir tieši Skriptkāja. Viņš atrodas tieši vienā vietā slepenā. Tas ir Los Andželosā, jā. Dodieties uz to vietu un jūs atradīsiet tieši viņu. Viņa slepeno mītni. Tad, jā. Kas te notiek? Viss, es to piemēšu. Man sāp ausis, beidz! Ko? Viņam uzsprāga smadzenes? No tādas skaņas. Uzreiz uzsprāgs galvas. Neuztraucieties, iedūru viņam. Ko? Viss, es tev izraušu sirdi, kā Batmans to izdarīja. Paga, vai mani komanda strādā arī šitie pasaulē, vai tikai video spēlē? Pamēģināšu. Ak, nē, viņš nomira. Kāpēc, ka tu varasi Karenā izcēst viņu? Deleted. Jā. Confirm. Ziedināt mani. Command denied because of the real world. Nedarbojas tikai tas. Nē. Nē, lūdzu mosties. Tev nav jāmirst. Tagad. Neuzreiz vedīt. Es dodos uz labāku pasauli. Kad es aizēju, tu dabūsi visus manus spēku. Wow, izskatos forši. Beidzot esam te, paga. Tumsa? Nē, tas neesmu es. Es jau jums varu parādīt, kur atrodas Skriptkāja. Jūs uzveicat mani. Ai, tu uzveic viņu. Paga, es nevaru tā skriptot. Kaut kas notic ar maniem skriptiem. Viņi ir pārāk spēcīgi. Tādus lielumus nevar uzveikt šoreiz. Savādi. Tā, roboti. Neuztraucieties, mēs tikko sākām. Šis bija pirmais rauns, tagad būs otrais. Ko? Bet viņi taču ir miruši. Jūs mani nogalinājāt, un pateicoties tam, tagad varu konektoties tiem mirušajiem spokiem, un tad viņi manā vadībā. Kāpēc tu dari, karali? Es tev pat nepazīstu. Izskatās, ka tu izkaloji smadzenes vai kaut kā tā. Tagad man ir kārta. Wow! Labi, ka viņš nokrita, tagad mēs varam kustēties labāk. Piebeidzām. Mēs uzvarējām. Tagad pasaki, kur atrodas Skriptkāja. Tu zini, skaties. Labi, man vienalga, ka nevar izmantot, bet saprotu, ka vajag lielāku jaudu. Visi attāciet, lai mēs beidzot viņu varētu piebeigt. Mēs uzvarējām, urā! Tā! Jūs pietrūksiet, draugi.